Nu čau, šodien taisam čebureks. Būs divi veidi čebureks, būs parastie ar gaļu un veģetārie. Veģetārie būs ar seniem griķiem, burkāniem un sīpoliem. Iesākumam, protams, mums ir vajadzīgi milti. Es paņēmu, varbūt nav gluži balti, bet tie ir bio, ķipa ekoloģiskie. Tad jau mums būs vajadzīgs ūdens miltiem klāt, lai, mīklai, tīri eļļa mīklai. Un tad pildījumam man ir maltā gaļa, attiecīgi garšvielas, timjāns, baziliks, melnie pipari, sāls, sēnes, sīpoli un zaļumi, kā jūs redzat, burkāni griķi, tas būs veģetārējiem. Tad sākam ar mīklas iejaukšanu. Šeit jau man ir izsijāti milti. Uztaisīsim tad bedrīti miltos un lēsim iekšā ūdeni. Kilograms miltu, puslitrs ūdens. Ūdens ir karsts, vajadzētu kaut kāds 70 grādus. Nemērīšu, man uzvārīts, kāds 2 minūtes, 3 pastāvējis. Lejam klāt ūdeni. Lejam pa bišķim un par cik viņš karsts ar karoti sākumā pamaisam. Un atstāsim bišķīt. Tagad sākam viņu maisīt. Jā. Es tāds baigi neesmu uz precizitāti, bet vajag arī sāls pa ķēļu. Jebkuru labu auga eļu. Patīk lietot sāls pa ķēļu 50 ml. Bērap tā varētu būt. Un tagad to visu rūpīgi maisam. Maisam ar karoti. Tūlīt jau vairs nebūs. Jā, varam droši pāriet un maisīt ar rokām, jo tas būs daudz ātrāk un labāk nīc. Kad jau mīkla ir tāda, kad vairs baigi pie rokas nelīp, un bļoda ir praktiski tukša, tad liekam uz galda un mīcam. Mīkla ir jāizmīt stingri. Tā, lai viņi nelīp ne pie rokām, ne pie galda. Jā, praktiski nekur vairs mīkla klāt nelīp. Izspaidam viņu, pārlūkam, uztaisam kukulīti. Lūk, gatavi ir. Beigi saulē viņu ātri apkaltīs, tāpēc liekam iekšā maisiņā. Maisiņā iekšā un stundiņā jāpastāv. Mīklai viss ir jāpastāv smuki. Pa to laiku sataisīsim pildījumus. Tad sāksim ar gaļas, maltās gaļas sajaukšanu. Šeit man iekšā ir lielops un cūciņi. 2/3 lielopa, 1/3 cūciņas. Maltā gaļa, sīvēna maltā gaļa. Un kas mums tur vajadzīgs? Mums ir vajadzīgi piegriezt sīpols. Sīpols piegriezīsim maksimāli, cik vien smalki vien var. Varēja iemalt iekšā arī maltajā gaļā. Tas varbūt pat būtu labāk, bet es mēģināšu sagriezt maksimāli smalki. Lūk, es sagriezu 2 lielus sīpolus. Šeit jau viņi varētu būt arī vairāk, var griezt droši, kam patīk kritīgi sīpolains, mierīgi sīpols pa daudz. Var jau būt pa daudz sīpols arī čeburekā, bet es domāju, ka ne šobrīd. Tā, tālāk pieliksim dīlītes. Atstāsim tā, ka kaut kāds mazlietiņ kaut kas paliks arī
Tātad sagriežam maksimāli smalki arī šos zaļumus. Kam garšo noteikti var likt klāt arī kinzu. Man kaut kā negaršo. Un pievienosim garšvielas. Rūpīgi iemaisam garšvielas. Es jau pievienoju kaut ko, ne tā saspiedu, nenofilmējās, pievienoju vienu ēdamkaroti sāli, vienu ēdamkaroti piparus, vienu tējkaroti timjāna un, jā, ūdeni. Ūdenis ielēju pusglāzi, nu un tagad vajadzētu vēl mazliet ielēsim ūdeni klāt. Kopā kādu glāzi ūdens. Kad rūpīgi ir izmaisīts, arī šo, protams, bez lapsenes, mēs noliekam un, lai šī maltā gaļiņa iemarinējās arī kādu stundu. Līdz tam mums ir vēl jāsagatavo otrs pildījums. Nu, lūk, veģetārējiem čeburekiem mums jāsagriež pildījumam sīpoliņš. Sīpoliņš būs jāsacep. Sagriežam divus sīpolus. Burkāni man jau ir sarīvēti, attiecīgi garšos, un man vēl vajadzēs sēnes sagriezt. Sagriežam arī sēnītes. Apcepsim sīpolus un pirms tam uzsildam kazānu. Apcepsim sviestā, šis atkal ir kausētais sviests, lai pēc tam arī ar to visu, ja būs šķidrumiņš, tad tas viss tiks ielikts iekšā pildījumā, jo šeit gan mēs ūdeni klāt nevaram liet. Sākam ar sīpoliem. Apcepam sīpolus. Liekam klāt arī burkānus. Un smuki cepam. Te man ir sarīvēti 2 burkāni un sagriezt 2 sīpoli. Liekam klāt arī sēnes apcept. Iemaisam un apcepam. Sasālam arī šo. Un arī pipariņus piekaisim. Lūk, kad sēnes ar sīpoliem un burkāniem ir apcepušās, ņemam viņus no. Nu tā, kad sēnītes ar burkāniem un sīpoliem ir apceptas un griķi mūs jau gaida, ņemam blenderi un sablenderējam griķus. O, smalki. Tā, griķus es esmu sablenderējis. Tad sablenderēsim arī sēnes. Tālāk. Sēnes sablenderēts, griķi sablenderēti.
Griķiem pievienojam baziliku, kaltētu, 1 tēka rotīti. Pievienojam arī pipariņus. Man nav ķiploks, pielikšu ķiploku pulveri, kaltēto ķiplociņus garšiņai. Un viņš nav arī sālīts, tātad pieliekam arī kārtīgs čips un sāli. Tad šo visu ņemam un izmaisam. Tāds sauss. Bet kas mums nav sauss sainīts, mums nav sauss, mums ir ar sviestu. Un liekam viņus iekšā. Iemaisam arī šo. Lūk, mums sanāk tā kā maltā gaļa priekš čeburekiem, tikai maltā gaļa, kur nav gaļa. Un rūpīgi samaisam, bet nesamīcam. Nu, lūk, kad ir izmaisīts, tad ir arī gatavs veģetāro čebureku pildījums. Visu šito liekam nost, lai pastāv. Cepsim čebureks tad, kad atnāks ciemiņi. Čebureks jāēd silts, čebureku nevar sacept tagad. Kāds jau ir ieradies, tāpēc ir jāsāk činīt augšā. Mums mīkla ir stāvējusi forši savilkusies, izstās pēc rupmaizes, tāpēc, ka no bioloģiskajiem miltiem, par cik no bioloģiskajiem miltiem, tad viņi ir mazliet tumšāka. Nu ko, sākam viņu izrolēt un taisīt čevīšus. Ņemam, plūcam nost gabalus tādus, ap gramiem 50 uz aci. Uztaisam apaļu bumbiņu. Liet izspēdam. Un ņemam palīgā rulli. Rulli mazliet arī ar miltiem pacūkosimies. Pie kaimiņiem ballīt, atkal var dzirdēt, bet nekas, arī mums ballīt. Skatīsimies, kas mums tas sanāk. Sāksim ar gaļas. Smuki samarinējusies, jau savilkusies. Liekam 1, 2 karotes. Šis būs tāds neliels. Šis notestēsim. Pārlokam. Aizspiežam ciet. Apgriežam, lai ir pēc čebīša izskatās. Mīkliņi. Sataisīsim ar dakšiņu maliņas ciet kārtīgi. Nu, pirmais mums ir gatavs. Ielējam eļļu. Liešu visu pudeli iekšā. Un lai silst eļļa. Tā. Šo arī uztaisīsim ar gaļu, un tad nākošos divus attiecīgi veģetāros. Tā.
Spiežam ciet. Griežam nost nestilīgo malu. Ar dakšu taisam stilīgo malu. Galvenais, lai nenāk tās silas ārā, tad dēļas prakšķēs un tā. Tāpēc kārtīgi ir jānoslēdz. Viss smuki ciet. Un nevajag pārdurt nekur, tad arī būs problēma. Un šis jau tāds kārtīgs, milzīgs čebraks. Tā kā divi mums ir. Laikam šos cepties un tad un tā. Pirmais iet iekšā. Eļļa ir diezgan karsta. Process notiks ātri. Un otrs arī iekšā. Un pirmo. Viss tāds sulīgs. Perfekti. Labs. Ir tiks mājnieks. Nu ko? Laikam šēr. Šoreiz labs. Nu ko? Mēģinām tagad veģetāro. Un tāpat nogriežam. Aiztaisam. Ko, laikam iekšā arī veģetāros. Nu, lūk, arī veģetārē ir gatava.